Šodien esam šeit ugunsdrošības kampaņas ietvaros. Mums ir ieplānoti pāris eksperimenti. Es parādīšu jums, kas notiek, ja izlietotas litija-jona baterijas nonāk sadzīves atkritumos un kādas potenciāli bīstamās situācijas var rasties. Apzināti izveidosim baterijā īssavienojumu, respektīvi mēs ar elektrisko vadu savienosim baterijas pozitīvo galu ar negatīvo galu, un mums ir pieslēgts pie baterijas termopārs, lai redzētu, kā šajā procesā izdalās siltums un baterija uzkarst. Tad mūsu otrajā eksperimentā mēs mehāniski bojāsim bateriju, izmantojot urbi. Un ideja tāda, ka mēs būtībā veiksim baterijā īssavienojumu no iekšienes, respektīvi, ka urbjot tās pozitīvais gals saskarsies ar negatīvo galu, un atkal rezultātā notiks uzcelšana, kas var aizsākt ķīmisko reakciju ķēdi. Nonākot atkrituma mašīnā, baterija var tikt saspiesta presē, bet tā kā mums šeit vietas nav, tādas liela izmēra preses, tad mēs to attēlosim, izmantojot urbi, kurš tiks ielaists iekšā baterijā. Un, lai gan tas vizuāli izskatīsies savādāk, bet princips saglabāsies tāds pats. Un šajā eksperimentā mēs kontrolētā veidā pielaidīsim klāt baterijai uguni un novērosim, kā tā uziet gaisā un aizdos neparedzētā virzienā. Jāievēro ugunsdrošības piesardzība, tāpēc, kā mēs redzam, tad baterijas pakļauj dažādiem apstākļiem. Šīs eksplozijas, kas rodas, viņas var būt ļoti neparedzamas laikā un neparedzamas virzienā. Svarīgi arī, ka aizdegšanās brīdī var izlīties dažādas toksiskas gāzes, kuras arī ir ļoti kaitīgas veselībai. Ko mēs no visa šī varam secināt? Tas, ka elektroierīcēm, lielām vai mazām, nav vietas sadzīves atkritumos, tās būtu jānogādā speciāli tam paredzētos nodošanas punktos. Tāpēc būsim piesardzīgi un metīsim ārā izlietotās baterijas tikai tam speciāli paredzētās vietās.